Ātruma cilts. Raidījumu piedāvā Latvijas Krājbanka. Labrīt! Biķernieka un motobola stadions. Kaut kur tur lielajā aplī 1000 km sacīkste iet vaļā. Šeit sāksies šovs. Šoseja, supermoto, rallijas, drifts, rozīts un vēl. Aizvadītajā nedēļas nogalē šeit varēja piesiet acis lieli un mazi. Ja dūmi, jūs paši saprotat, drifts. Riepus vilināšana, aizraujošas sanslīdes un braukšana uz robežas. Drifts liels komentārus neprasa. Viena trase un gāze grīdā. Līnijas, trajektorijas un ātrums kvalifikācijā, kur 6 sportisti noskaidro 2, kuri būs lielajā finālā, viens pret otru. Cik bieži iznāk skrūvēt driftā? Katru reizi, nezinu, 20 reizes, manuprāt. Tāpēc ir tāds super aparāts, lai tu nedarītu ar rokām. Mums bija plānots braukt šoseju, un bija pārbūs līdz pat šodienai, un tā kā es mašīnā esmu šodien tikai iekāpis, un es domāju ļoti labi. Pirmais pamatnosacījums ir vienkārši gāzes grīdā un mēģina izturēt, cik tu vari, un tas to kaifu arī sagādā. Visi cenšas parādīt šovus, nav nekāda, teiksim, atbildība, tā kā visi bīstam. Kristaps Blušs, viens no pazīstamākajiem drifteriem Latvijā. Šodien viņš ir viens no HGK komandas braucējiem lielajā 1000 km sacīkstē. Kamēr tur pie stūra sēž komandas biedri, Kristaps losās stadionā. Kas ir grūtāk? Lielā sacīkste, mazais sprintiņš šeit riepas dedzinot? Es domāju, tur vairāk ir fiziskā izturība, šodien te ir nervu kaut kāda spriedz, bet tur šodien ir šovs tā kā ir vēl brīvāka atmosfēra un nav jābrauc īsti pēc punktiem, pēc kaut kāda čempiona titula, bet vienkārši tu ķer kaifu un vienkārši spridzina riepas. Kvalifikācijas formāts vienkārši. Katrs no braucējiem dodas trasē un parāda labāko, ko spēj. Tiesneši un arī skatītāji vērtē. Pēc kvalifikācijas asfalta slīpēšanas viss ir skaidrs. Kristaps Blušs un Gvido Elksnis ir finālā. Tagad sāksies pa īstam. Tribīnes gaida šovu līdz centimetriem. Un viss iet vaļā šeit bez komentāriem. Pirmais brauciens noslēdzies, labākais braucienā ir Gvido Elksnis. Kristapam Blušam tagad ir jādod atbilde. Pēdējais izšķirošais brauciens ir sācies. Īsts šedevrs un odziņas skatītājiem. Dūmu deja abu meistaru izpildījumā. Sīvā cīņā uzvaru šoreiz tiek Kristapam Blušam. Viņš pārcētos, laikam sajūgs ir beidzies mašīnai, bet labi, ka līdz ar finišu un pirms nākamās nedēļas sacīkstēm, tā kā ir iemesls sataisīt un tagad zinām, ka viss ir kārtībā. Izšķirošais bija, es domāju, ka otrais brauciens, jo bišķiņ kaut kā slīdēja man ārā, tā mašīnas netika klāt. Varbūt pretiniekam bija labāks sastāv riepas un līdz ar to es nevarēju konkurēt. Vienkārši mašīna slīdēja un es jūtu, ka viņš arī atraujās uz taisnēm projām. Viss jau tas ir riepas. Gvido vienmēr patīkam uzbraukt. Viņš ir ļoti labs tāds principiāls pretinieks pa visu laiku bijis un baigi forši, jā. Viņš ir mūsu laika labākais matadors uz dzelzs sedliem. Jānis Rozīts. Stuntraider braucējs, kuru meistarību zin tālu aiz mūsu robežām. Tas ir sports un māksla, taču tomēr schēma, kuru viss ir atstrādāts līdz ideālam, ir. Šodien plāns. Vari pastāstīt, kas tev tur ir?
Ir sarakstīti visi triki, tie, ko es daru. Vienkārši te man viņi sākstīt, lai es viņus neaizmirst. Man šoreiz nav secība nekāda, vienkārši viņi ir. Rozīt savu latiņu ceļ augstāk ar katru treniņu un sacensībām. Nākamais solis – motodrifts. Jaunu kustību esam aizsākuši. Ja moča drifts, teiksim, tā kā ar mašīnām driftē tikai ar moc, tas nebija tā, kā es šodien rādīju ar mazo mocītu šito, bet ir speciāli sagatavots 1000 kubīgs ar 180 zirgiem mocis priekš drift, priekš ātrā driftu. Tā kā pāri pa 100 km/h iet plakaniski ar moci, tad iesim uz to tagad vairāk. Tas man vairāk kaut kā aizrauja. Supermoto! Tas ir spēks! Un Motobolu stadions kā radīts 15 matadoriem, nopietni vīri un tehnika. Šīs dienas plāns vīriem 2 braucieni 15 minūtes plus 2 api. Kurš kuru? Košanās tagad par katru metru. Pēc 2 braucieniem pēc kārtīgas rīvēšanās un adrenalīna devas asinīs. Finišā ātrāk par visiem ir motokrosa dūzis Agris Ļitvīnovs. Kā jau meistaram pienākas korekti un ar klansi. Kā te korķies vaļā? Mājās noteikti. Kā sacīkst? Super. Izkustējos vismaz. Otrā vieta bija tu? Jūti? Jā, pirmajā braucienā ar tiem cross riteņiem tur atrada dažas labas vietiņas, tieši cross elementi un nāca klāt. Agris nebija ņemams? Bija ņemams, tikai viņš atklāja, es biju tādu labu špūrīti atradis, bet viņš pēc tam uzkoda, kur es braucu, un tad viņš kļuva ātrāks. Duha bija? Jā, mierīgi tev. Nav jālec, nav kočka nekas, brauc. Un lūk viņi 1000 km supermoto šova labākie. 3. Ivo Savičs, 2. Kris Zicmanis un, protams, numur 1 Agris Ļitvīnovs. Rīt jauna diena, jauni čempioni un tad jau gāzēsim blakus meistariem.